jauka cilvēku apvienība zem nosaukuma Prāta, dāmas un kungi, Vētra. Jo tu nāc tikai tad, kad vairs negaida to, kad negaida to. Un tu sauc tikai tad, kad negaida to, negaida to. Jo tu nāc tikai tad, kad vairs negaida to, kad negaida to. Un tu sauc tikai tad, kad vairs negaida to, negaida to. Mēs patiešām negaidījām šos. Dāmas un kungi, Prāta, Vētra, hei! Sāksim ar svarīgāko. Mums ir izmaiņas studijā, tāpēc arī es pārkārtošos. Ļoti labi. Ļoti laba sajūta. Man būs tagad vienkāršāk daudz runāt. Labā ziņa, ka kakls vietā un labi kustās. Dāmas kungi, 19. maijā Prāta, Vētrai jauns disks un prezentācija diska. Lūk viņš, 7 soļi, gaisa, svaiga. Paskaties, kāds ir vāks. Nu, tas ir vāks, gribās teikt. Ka tas vienreiz ir vāks. Es ielikšu, lai paskan. Nu, lai atstāšu šeit pat. It kā neuzkrītoši. iPadā nevar ielikt. Nekam nederīgi ietaise. Sāksim ar to, ka tad pozīcijas mēs noskaidrojam. Sāksim ar to, ka tad uztaisim nelielu brainstormu. Ja? Es zinot jūs, uzreiz sapratu, ka nav jēga gatavoties sarunai. Ja? Nu, vienkārši es redzēju dažas sarunas ar jums televīzijā. Ja? Un es zinu, ka to nav jēga gatavoties. Tas ir pavelti iztērēts laiks. Ja? Tāpat viss būs savādāk. Nu, vai, teiksim, precīzāk, citādāk. Bet, sākumiņā tomēr kaut kā ievadīt vajag. Es jau tagad cenšos. Tā. Varbūt asistents var sākt. Jā. Nē, pats. Iet galā pats. Nu, paldies. Nē, tad es domāju, ka mums vajag atsijāt uzreiz lietas, pa ko mēs runājam, pa ko mēs nerunājam. Tātad, par albumu jau viss stāstīju, par to mēs varam pat nestormot, vai runājam, vai nerunājam, tas jau ir izrunāts. Diezgan skaidrs, jā. Pirmais koncerts 25. jūlijā, kāds pārsteigums Jelgavā. Tāpēc, ka Māris no Jelgavas. Nu, jā. To es jau izlasīju Wikipēdijā, ka viens no grupas ir no Jelgavas. Jā. Jā. Ko jūs neiet? Ko viņš nenāk iekšā? Nāciet iekšā. Tātad, šis arī ir raksta, izrunāts. Tad, protams, ka man iespējams varētu būt tādi jautājumi, nu kā jums rakstījās un kāds bija tas process, bet es redzu jau nopūtās, Jānis. Līdz ar to mēs svītrojam. Nu varētu, jā, bet nerunāsim. Jā, loģiski, jā. Mēs labi ejam uz priekšu. Mēs labi ejam uz priekšu, tēmas vēl ir daudz. Tād. Kā radās nosaukumi? Nu, es varētu mēģināt. Nē. Tas ir. Droši vien, ka jums bija visādi citi varianti, beigās bija kaut kāda dāma no ārzemēm, kas teica, nu tā grupa vienkārši brainstorm. Precīzi. Ko? Precīzi. Nu, redz, izrunāts tādā ziņā. Un es arī diezgan tekoši izstāstīju. Tad Krievijā daudz koncerti jums ir, forši, ka ir un viss, ko tur daudz. Ko mēs par viņiem runāsim? Jā. Jau tā jau mums tās attiecības ar Krieviju ir tādas, un mēs vēl tie kaut ko. Forši, ka koncerti kādam ir. Vispār labi, ka viņiem vēl koncerti ir. Pie tās situācijas, kā rublis krīt. Taču nevar saprast, pa cik biļeti tu nopirki. Tu vienkārši ātrāk pērkam biļeti. Tur ir iepriekš pārdošana svarīga. Tā, par to tad mēs nerunājam. Es redzēju interviju arī pie Kiviča, viņš jautāja par raideri. Jā. Tur bija tas muļķīgs jautājums, likās, to nerunājam. Par raideri nerunājam. Kas vispār vēl ir palicis tāds? Nu, pa nākamo albumu jautāt, tas būtu stulbi, ne tagad jau. Nu, drusku par ātru. Nu, pātru, jā. Bet tā sajūta vienmēr tāda ir, man tiklīdz iznāk kaut kāds jauns iPhones, un uzreiz liekas, kad nākamais būs.
Nav jau jāka šo pirkt vēl pagaidām. Tādā ziņā, zinu, ka cilvēki var gaidīt varbūt, ka nākamo albumu. Jā. Jo to viņu būs cits jau. Bet muzikantiem tā ir, viņi vai nu raksta albumu, vai nu rakstīs. Vai nu tikko ierakstīja? Ierakstīja, jā. Iedod tikai 3 stāvokļi. Un Jānis arī saka, ka viņš gaidīja 7. iPhone. iPhone es gaidīšu 7. Jā, es Mārim gribu ieknabināt. Esi uzmanīgs. Jā, viņam vēl nav sastais vienkārši. Kāds tev grib ieknabināt? mūs Ja tu slikti to neesi dzirdi, pamanījis. Tu slikti dzirdi. Rād zīmēs viņam. Zīmēs. Tu esi Jelgavā Es tagad? tev aizsūtīšu. Es tev aizsūtīšu īziņu. Nāc apakaļ. Ai, man ir sajūta, ka viņi tev apceļ. Tad paši arī baigi tur runājieties. Come on. Baigie čomi. Baigie čomi, jā. Grupā kopā strādā. Kā ar tādu attieksmi pastrādā? Ka tev visu laiku pa Jelgavnieku sauc. Un arī vienīgā dziesma, kur ir Mihelsons iekšā. Nu, kas tā? Tā ir Tā pavasara. nav musējā arī, to Juris Pempers atcerēja. Paši visās izdziedās, iztaisās. Kas tas ir vispār būt tādā Grupā? Jā. Vei, forši būt grupā. Tu esi bijis grupā. Grupā, ai. Grupā kā nogurst. Jau 1 pret 1 ir ko rauties. Grupā. Ai. Es tieši lasīju interviju, ka jūs rakstījāt albumu pretī Swingeru klubam. Jā. Nē, mēs dzīvojām blakus Swingeru klubam un arī rakstījām albumu. Nu, bet kā ir grupā? 2 reizes bija vaļā. Nē, nu, forši, ka atvērta tā grupa. Atvērta grupa un grupa bija vienreiz iegājusi Swingeru klubā. Bet es teicu, ka te nav ko darīt. Un viss ir sadalīts. Kā tu zini? Tāpēc, ka mēs iegājām. Jā, bet kā tu zini, ka nav ko darīt? Kamēr nav padarīts? Acis darba izbijās, rokas darba nebijās.